Ir vietas, kur laiks rit lēnāk, kur priežu smarža un jūras vējš saplūst vienā elpā. Vietas, kur stāsti dzīvo gar piekrasti un vecās zvejslaivās, kas jau vairākās paaudzēs veda cilvēkus jūrā. Un tieši šeit, Engurē, 1907. gadā aizsākās mūsu stāsts ar sapni pārvērst Baltijas jūras bagātības patiesās garšās, ko veido mūsu meistarība un cieņa. Pasaule mainās, bet tradīcijas šeit turpina dzīvot. Tās tiek rūpīgi sargātas un godātas, jo mēs cienām jūru, cilvēku meistarību un dabiskas, tīras garšas. Un šis mūsu senču mantojums ir arī mūsu lepnums. Mūsu zeltainās šprotes šeit joprojām tiek gatavotas tāpat kā senos laikos. Mēs rūpīgi atlasām tikai labākās augstās sezonas brētliņas, kūpinām tās zeltainas ar dabīgām lapu koku skaidām. Ar rokām rūpīgi tās izkārtojam kārbiņā, pārlejam ar kvalitatīvu eļļu un uzbaram šķipsniņu sāls. Gadu gaitā noslīpēts process, neatkārtojama garša. Stāsts, kas dzīvo paauģu paaudzēs. Un tagad zvejnieka dēls atgriežas tajā pašā vietā un pie tām pašām garšām. Arī savai ģimenei viņš izvēlas produktus, ko reiz savām rokām radījuši un galdā cēluši arī viņa vecāki un vecvecāki. Mājās viņš ar dēlu pāršķirsta albumu, kurā viņa vecais tēvs redzams ar tīklu rokās, radot tradīcijas un vēsturi, ko godāt un nodot tālāk. Un, kad ģimene sanāk pie galda, tā ir kas vairāk kā vienkārši garda maltīte. Tā ir tradīcija, saikne un garšas, kas izkoptas vairāk kā gadsimta garumā. Diplomats. Garša, kas vieno cilvēkus. Diplomats. Godājam tradīcijas, radām mūsdienu garšu.